pa mājām vakaros, eju pastaigās ar suņiem, jā, arī sievai esmu uzdāvinājis, viņi dodās slēpot visur. Pastaigas pa mežu, medības, riteņbraukšana, celtniecība, kaut kādi dārza darbi pie mājas, visur var izmantot termoveļu. Ziemā tas ir vispār, pamats. Termoveļa, lai būtu silti, lai būtu ērti un komfortabli. Kāpēc nevajag vilkt kaut kādas kokvilnas vilnas, džemperus biezos? Tad, kad jūs sākat kustēties, ja jūs esat silti saģērbies, pat tad, ja ārā ir augsts, jūs sāksiet svīst. Un jautājums vai moments, uzdevums, ko risina termoveļa, ir šī mitruma novadīšana, aizvadīšana, aizstumšana prom no jūsu ķermeņa. Paskatāmies, kas notiek ar roku, kad jūs viņu, pieņemsim, iebāžat ūdenī. Pirms tam it kā salā -10 grādi roka nesalst. Ieliekam māliņu, izņemam ārā. Uzreiz jūtam augstumu. Tieši tas pats notiek tad, kad jūs svīstat, mitrums atdziest, jums kļūst drēgni, augsti. Termoveļa to mitrumu aizsūta prom. Pirmā kārta, ja, viņas tiešām uzdevums ir šo mitrumu aizsūtīt tālāk. Tālāk ar to mitrumu cīnās otrais slānis, arī dod tālāk uz kostīmu, bet jau silda. Iedod siltumu sajūtu, flīsītis, tāds foršs un viss. Un tas ir viss, kas ir vajadzīgs. Un jums būs patīkami, komfortabli staigāt un pārvietoties.